Labrīt! Otrā diena, mošanās Umurgā. Uz kur pusi ir Valmiera, kur es jums varu parādīt Umurgas baznīcu. Baznīca kā baznīca, varbūt nekas tāds īpašs tur nav, bet redz, kur pašā galā fokus ir Pētergailis. Nezinu, tāds pats kā Rīgā, varbūt nē. Visticamāk, ka nē, bet uz vēl vienas baznīcas sēž gailis. Kas tā ir? Govs Valmieras ģerbonī. Šeit ir karsti. Šeit vairāk nepūš jūras dzestrais vējš. Pirms kādu laiciņā paēdu, pēc tam tepat uz soliņā uzreiz atplīsu saulītē. Parādīšu jums Valmieru. Šī ir Valmieras promenāde, vai arī kaut kāda upīte, vai arī ezeriņš, vai arī pastaigu laukums. Pastaigu laukums, ne, pastaigu celiņš ar lielu fontānu. Tāpat blakus ir Valmieras teātris. Kalna galā milzīga baznīca. Protams, neliela strūklaka. Šī izskatās pēc valdības ēkas ar visām Ziemassvētku lampiņām. Šīs ir Valmieras pils drupas. Izskatās, ka ir bijusi diezgan iespaidīga ēka savā laikā. Šis ir skatu laukumiņš, kaut kāds uztaisīts, kur paverās skats uz Gauju. Es ceru, ka tā ir Gauja, es nezinu, ģeogrāfijā bija sliktas atzīmes. Un tas ir iepirkšanās centrs. Un kā jūs redzat, viss te ir diezgan kompakti, kā jau agrāk tas bija vecajās pilsētās. Iepirkšanās centrs, kur šeit ir teātris, turpat tās tālāk ir tās ezeriņš, kur blakus valdības māja, pils drupas, milzīgā baznīca, un tur tas te skatu laukums. Viss kalna galā, kā jau tas agrāk notikās. Tas vismaz ir tas, ko es zinu no Valmieras. Gan jau te vēl viss kaut kas ir, ko redzēt. Un par cēsīm es zinu apmēram tikpat daudz. Izskatās arī viņi diezgan līdzīgi. Cēsis, protams, ir smukāks, jo cēsīs ir melnie gulbji. Tāpēc šī vietā es šito video beigšu. 2 dienās esmu nominis apmēram 200 km, visticamāk, ka pat vairāk. Beidzot esmu noguris, saulē apdedzis, deguns saulē ir apdedzis. Tagad došos uz staciju, kāpšu vilcienā un braukšu atpakaļ uz Rīgu. Rītdien visticamāk gulēšu visu dienu. Tas tagad viss.